Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Kā jau tas bija prognozējams, šodien turpinās augsta līmeņa viedokļu izteikšana pirms ASV un Krievijas Federācijas prezidentu tikšanās. Eiropas parlamenta ārlietu komiteja atzinīgi vērtē centienus panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā, kas būtu stingri balstīts starptautiskajās tiesībās, apvienoto nāciju organizācijas statūtu principos un nodrošina par kara noziegumiem atbildīgo personu saukšanu pie atbildības. Jebkurš mierizlīgums, kas atstāja novārtā Ukrainas gribu vai grauj tās likumīgās tiesības, nebūs ne taisnīgs, ne dzīvot spējīgs, tā tika uzsvērts kopīgā paziņojumā. Vienlaikus Financial Times raksta par to, ka kopš 2022. gada februāra Eiropas aizsardzības uzņēmumi trīskāršojuši jaunu ražošanas telpu platību. Laikraksts pētīja objektus, kas iesaistīti Eiropas Savienības programmā, kurai tika atvēlēti 500 miljoni eiro, lai novērstu trūkumus munīcijas un raķešu ražošanā. Tiesa gan eksperti norāda, ka neraugoties uz progresu, faktiskā ražošana joprojām ir zemāka par potenciālo. Nākamais izaicinājums Eiropas Savienības aizsardzības nozarei ir palielināt tāla darbības radiusa raķešu sastāvdaļu ražošanu. Baltkrievu repera Maksa Korža koncertā Varšavas Nacionālajā stadionā policija aizturējusi 109 cilvēkus. Aizturētie apsūdzēti par narkotiku glabāšanu, uzbrukumu apsargiem, nelikumīgu iekļūšanu pasākuma teritorijā un pirotehnikas ienešanu. 50 cilvēkiem piespriesti naudas sodi, 38 lietas nosūtītas uz tiesu. Jāatzīmē, ka Korža Varšavas koncertu izziņoja pagājušajā gadā, biļetes izpirka 5 dienu laikā. Varšavas koncertā mūziķis arī teica pretkara runu. No skatuves vairāk kārt skanēja sauklis "Apturi karu", ko stadionā atkārtoja fanu tūkstoši. Kopumā koncertu apmeklēja ap 70 000 cilvēku. Riezeknes pilsētas pašvaldības darbiniekiem 15. augustā būs iespēja pieteikt brīvdienu. Piektdien Aglonā norisināsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Uz Aglonu 15. augustā došoties arī pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un viņa vietnieks Jānis Tutins. Daugavpilī pašlaik skolotāju vakances ir 3 skolās. Kopumā gan skolotāju nodrošinājums pilsētas skolās ir stabils. Par to šodien preses konferencē paziņoja pilsētas izglītības pārvaldes juriste Biruta Višņevska. Viņa norādīja, ka pašlaik situācija Daugavpils skolās ir stabila, ja vien nenotiks kādas izmaiņas pirms paša mācību gada sākuma. 3 skolās trūkst matemātikas, fizikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāju. Pirms skolas iestādēs visas vakances ir aizpildītas. Daugavpils pašvaldība varētu pati piespiedu kārtā nojaukt bīstamā stāvoklī esošo ēku Čiekuru ielā 4. Tā šodien preses konferencē izteicās pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš norādīja, ka pašvaldība par ēkas stāvokli ir informēta un gatavo juridisku lēmumu informēt ēkas īpašnieku par iespējamo piespiedu ēkas nojaukšanu, kā arī aicinājumu ēkas īpašniekam sakārtot savu īpašumu pašam. Kā jau stāstījām, Būvniecības valsts kontroles birojas aicina iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, netuvoties bīstamajai ēkai Čiekuru ielā 4, jo tā rada draudus veselībai un drošībai. Krāslavas novadā policija kāda liepājnieka automašīnā atrada 180 000 cigarešu bez akcīzes markām. Pārrēķinot standarta iepakojumos, tie ir 9000 cigarešu paciņu. Policija realizēja operatīvo informāciju un aizdomās par ar akcīzes nodokli apliekamu preču nelikumīgu apriti Krāslavas novada Udrīšu pagastā apturēja automašīnu Volkswagen Turānu. To vadīja 1997. gadā dzimis liepājnieks. Sākts krimināla process. Un vēl tuvojoties jaunajam mācību gadam, Daugavpils pašvaldības policija vērš uzmanību uz bērnu un jauniešu drošību. Vecākus aicina savlaicīgi pārunāt ar bērniem dažādus ar drošību saistītus jautājumus. Sijā Daugavpils satiksme no 25. augusta sāks pieņemt pieteikumus no Daugavpils valsts pilsētas skolām par skolēnu skaitu un izsniegs bezmaksas braukšanas kartes. Tāpat kā iepriekš, kartes būs derīgas braukšanai gan tramvajos, gan pilsētas autobusos. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus.
Radio